Sveicināti APL Go apmācību video. Marketinga plāns, 3. daļa. Galvenie bonusi. Kad esat pieņēmis lēmumu sadarboties ar kompāniju, jums tiek piedāvāta izvēle ienākt ar jebkuru no 6 biznesa statusiem, sākot no 100 eiro līdz 3000 eiro. Marketinga plāns ir aprēķināts nosacītās vienībās NV, jo kompānija ir starptautiska un katrā valstī nosacītā vienība tiek pielīdzināta nacionālai valūtai. Eiropā viena nosacītā vienība ir 1 eiro. Starta bonus. Starta bonus ir atkarīgs no tā, ar kādu statusu ienāks cilvēki, kurus jūs esat uzaicinājis. Te nav svarīgi, kādā statusā esat jūs. Svarīgi ir, ar kādu statusu ienāk cilvēks, kuru jūs esat uzaicinājis. Te jums ir iespēja nopelnīt no 10 līdz 20%. Ja jūsu personīgi uzaicinātais partneris izvēlas statusu par 100 eiro, jūs saņemat 10%, kas ir 10 eiro. No statusa 200 eiro jūs saņemat 10%, kas ir 20 eiro. No statusa 400 eiro jūs saņemat 15%, kas ir 60 eiro. No statusa 600 eiro jūs saņemat 17,5%, kas ir 105 eiro. Un no augstākajiem statusiem 1800 un 3000 jūs saņemat 20%, kas ir 360 un 600 eiro. Uzaicināto skaits var būt neierobežots. Lai iegūtu biznesa statusu, izdarot pirkumu, spiediet uz spogas status upgrade. Ja jūsu reģionā nav apkalpošanas centrs, spiediet shipping adresi, tālāk delivery adresi, kur uzrādiet adresi, uz kuru tiks nogādāts pasūtījums, tālāk izvēlaties produktu daudzumu, kas atbilst jūsu izvēlētajam statusam, un veicat atmaksu ar bankas karti. 2. bonus – grupas bonus. Šis bonus tiek aprēķināts no preču apgrozījuma mazajā zarā. Grupas bonus tiek veidots 2 komandās – kreisā un labā. Lai saņemtu grupas bonusu, jums ir jāuzaicina 2 cilvēki. Viens cilvēks jāliek kreisajā zarā, otrs labajā zarā. Ja jūs uzaicināt vairāk nekā 2 cilvēkus, jūs palīdzat vājajam zaram, jo naudu jūs saņemat no vājā zara. Šis bonus ir atkarīgs no statusa, ar kādu esat ienācis jūs. Ja jūs esat ienācis ar statusu 100 eiro, jūs grupas bonusā pelnīsiet 10%. 20 eiro status jums dos 15%, 400 eiro status 20%, 600 eiro status 25%, 1800 un 3000 eiro status jums dos 30% no grupas bonusa. Nauda mums tiek izmaksāta 4 reizes mēnesī pēc 4 atskaites periodiem. Pirmais periods ir no 1. līdz 7. datumam, 2. no 8. līdz 15. datumam, 3. no 16. līdz 22. un 4. no 23. līdz mēneša beigām. Nauda tiek izmaksāta uz jūsu uzrādīto bankas karti. Piemērs. Ja jūs ienākat ar 200 eiro un jūsu cilvēki dara to pašu, bet jūsu cilvēki parasti jūs atkārto, jūs nopelnīsiet 20 eiro starta bonusu no 1. cilvēka, 20 eiro starta bonusu no 2. cilvēka, un no 2. cilvēka jūs arī nopelnīsiet grupas bonusu 12 eiro, kas kopā ir 52 eiro. 2. piemērs – 600 eiro, kas ir vidējais līmenis, un redzam, kāda ir atšķirība. Atšķirība starp statusiem ir 3 reizes, bet nopelnat jūs 5 reizes vairāk. Starta bonusu jūs nopelnat 210 eiro un grupas bonusu jūs nopelnat 60 eiro, kas kopā sastāda 270 eiro.
Bet, ja jūs esat ambiciozs un gribat šo biznesu izskatīt nopietni, jūs ienākat ar statusu 3000 eiro. Uzaicinot 2 cilvēkus, jūs nopelnat 1200 eiro starta bonusu un 360 eiro grupas bonusu, kas kopā sastāda 1560 eiro. Salīdzinām šos piemērus un redzam, kāda ir atšķirība. Mēs darām vienu un to pašu darbu, bet rezultāts ir atšķirīgs, ko mēs saņemam katrā konkrētā gadījumā. Te es parādīšu aprēķinu stratēģijai, kas saucas 2 pa 2. Ja jūs uzaicinat 2 cilvēkus un vairāk nevienu neaicinat, un jūsu cilvēki dara to pašu, bet 2 cilvēkus jāuzaicina 1. mēnesī, un jūsu cilvēki atkārto jūsu soļus, ja jūs iesiet pa statusu 200 eiro un jūsu cilvēki darīs to pašu, tad jūs 12. mēnesī nopelnīsiet vairāk nekā 50 000. Ja jūs iesiet pa statusu 600 eiro un jūsu cilvēki darīs to pašu, tad jums ir iespēja nopelnīt pēc gada vairāk nekā 200 000 eiro. Ja jūs iesiet pa statusu 3000 eiro, tad jums ir iespēja nopelnīt vairāk nekā 1 000 000 eiro gadā. Tāpēc izvēle vienmēr ir jūsu. Cik jūs vēlaties nopelnīt, kādi ir jūsu sapņi, mērķi un vēlēšanās. Izvēle vienmēr ir jūsu. Nākošais bonus – līdera bonus. Šis bonus tiek aprēķināts kā procenti no jūsu partneru grupas bonusa. Bonus no bonusa. Šis bonus tiek aprēķināts 7 līmeņos dziļumā. Jūsu uzaicinātais cilvēks ir jūsu 1. līmenis. Un ja jūsu personīgi uzaicinātais nopelnīja 1000 eiro, jums kompānija izmaksās 20%, kas ir 200 eiro. Kad viņš uzaicina savu partneri, tas jums būs 2. līmenis. Un no 2. līmeņa jūs saņemsiet 10% no tā, ko viņš pelna no grupas bonusa. No 3., 4. un 5. līmeņa jūs saņemsiet 5%, no 6. līmeņa 3% un no 7. līmeņa 2%. Nākošais bonus – struktūras bonus. Šis bonus tiek izmaksāts nevis no upgrade status, bet par aktivitātes pirkumiem jūsu komandā. Šis bonus ir atkarīgs no tā, kādā statusā atrodaties jūs. Ja jūs atrodaties statusā no 100 līdz 1800 eiro, tad jūs no 1. līmeņa saņemsiet 5%, no 2. līmeņa šeit iet pieaugušā secībā 6%, no 3. līmeņa 7%, no 4. līmeņa 8%, no 5. līmeņa 9%, no 6. līmeņa 10%. Jo dziļāks līmenis, jo procenti pieaug. Ja jūs atrodaties statusā 3000 eiro, tad jūs no visiem 6 līmeņiem pelnīsiet no šī bonusa 10%. No 7. līmeņa līdz bezgalībai sasniedzot noteiktas kvalifikācijas, jūs saņemat no 1 līdz 2,5% atkarībā no tā, kādā kvalifikācijā jūs atrodaties, jo te jau iet bezgalības bonus. Ko var pateikt par šo bonusu? Labāk es saņemšu 1% no 100 cilvēku pūlēm nekā 100% no savu personīgo pūļu rezultāta, saka Pols Getijs, viens no pirmajiem pasaules miljardieriem. Un skatāmies. Mūsu 2 iepakojumi, kas sastāda 50 eiro mēnesī. Ja jūs uzaicināt biznesā tikai 2 cilvēkus, tikpat aktīvus kā jūs, kuri kaut ko grib izmainīt savā dzīvē, pavisam 2, un jūsu cilvēki dara to pašu, katrs uzaicina pa 2 cilvēkiem, tad jums 6 līmeņos
bet šis bonus tiek izmaksāts 6 līmeņos, jums struktūrā būs 126 cilvēki, un jūsu bonus izdarot minimālo aktivitāti 50 eiro, kas ir 2 iepakojumi, sastādīs 573 eiro. Ja jūs uzaicināsiet tikai par 1 cilvēku vairāk, 3 cilvēkus, un jūsu cilvēki darīs to pašu, tad 6 līmeņos jūsu komandā būs 1092 cilvēki, un bonus no minimālās aktivitātes 50 eiro, 2 iepakojumi, sastādīs 5192 eiro. Bet, ja jūs esat vēl ambiciozāks un uzaicināt 4 partnerus savā struktūrā, un jūsu cilvēki darīs to pašu, atkārtos jūsu soļus, tad 6 līmeņos jūsu struktūrā būs 5460 cilvēki, un jūsu bonus sastādīs vairāk nekā 26 000 eiro. Un tas ir tikai no šī bonusa ar minimālo pirkumu 2 iepakojumi. Ņemiet ciparus, salīdziniet tos. Nebaidieties no lieliem izdevumiem, baidieties no maziem ienākumiem. Nekad nesakiet, ka jums nav nauda, skatieties uz to, ko jūs saņemat rezultātā. Mums visiem ir sapņi, mērķi, vēlēšanās, un nauda ir instruments, ar kuru palīdzību mēs varam realizēt savus mērķus. Tāpēc nebaidieties to skaitīt. No naudas baidīties nevajag, ir jāpiesaista sev šī naudas enerģija. Paņemiet šo iespēju un izmantojiet to. Uz tikšanos nākošajā video.